Šodien šeit redzēt Liepājas Universitātes informācijas dienā. Šodien mēs tiekamies šeit, mazākajās telpās Liepājas Universitātē, bet jau rudenī mēs varēsim tikties jaunās, renovētās telpās lielajā ēkā. Un ar jums kopā šodien būšu es, Karlīna. Es studēju komunikācijas vadību sabiedrisku attiecību virzienu 3. kursā. Sveika, man sauc Elīna. Es studēju komunikācijas vadības arī 3. kursā sabiedrisku attiecību virzienā. Sveiks apkārt, mani sauc Mārtiņš Grīnbergs un studēju komunikācijas vadības 1. kursa, 1. kursā. Labdien visiem, prieks jūs redzēt šodien. Esmu Agnis, esmu Liepājas Universitātes absolvents, absolvēju studiju programmu ārējo sakaru vadību. Iepazīt Liepājas Universitāti ir dažādi, var skatīties, klausīties, lasīt, bet var arī spēlēt. Šodien mēs aicināsim jums uzspēlēt spēli Iepazīst Liepājas Universitāti. Būs iespēja laimēt ieejas kartes Liepājas Olimpiskā centra spā, kā arī dāvana kartes 2 personām braucienam ar niktajām laivām. Sākot no 12. varēsiet saņemt uzdevumu lapu no studentu padomes pārstāvja, kas ir tur, pamāja. Un varēsim sākt meklēt atbildes. Klausieties un skatieties uzmanīgi, un atbildes nāks pašas no sevis, jo viss vajadzīgais jau tiks pateikts. Cik man, jā, ir mikrofons. Nu tad pirmais, lai klausītos un uzzinātu par Liepājas Universitāti, dod vārdu studiju prorektorei Ilmai Neimanai. Labdien, visi klātesošie! Sveic šajā dienā, kad mēs visi esam tādā izvēles priekšā, jo, ja mēs paskatāmies pēc tā laika par kalendāru, tad jau ar nākošo nedēļu mums, kas vēlas uz pamatstudijām, jāizdara kaut kāds ieraksts, kāds ķeksis, jā, un es gribētu aicināt, ka jūs arī vienu no to ķekstu ievilkt arī par Liepājas Universitāti, varbūt sanāk. Bet runājot nopietni par mūsu augstskolu kopumā, es domāju, šī ir viena, ka mēs esam citās telpās, jo universitātē ir vairākas šīs ēkas, ne tikai šī galvenā ēka, katra ēka ir ar savām studiju programmām, un šoreiz mēs esam vairāk humanitārā un arī mākslas virzienā telpām. Bet par mūsu augstskolu, ja mēs paskatāmies dibinātu 54. gadā, ja saskaitām, kas nākošais gads ir, nākošais gads ir jubilejas gads, un varbūt būsim visi kopīgi arī šajā jubilejas pasākumos, ja, jubilejas tādā gaisotnē un jaunā kvalitātē, jaunā darba atmosfērā. Augstskola ir akreditēta un varam būt priecīgi, jo esam arī godam izturējuši visu akreditāciju, kas bija saistīta tagad ar virzienu vērtēšanu. Kopumā mums augstskolā ir 10 studiju virzieni ar 34 studiju programmām, no kurām 9 virzieni ir novērtēti uz maksimālo laiku iespējamo, ja tie ir 6 gadi, un viens studiju virziens uz 2 gadiem, bet attiecīgi tur ir viena studiju programma, kura tiek realizēta līdz 17. gadam. Tās ir 2 dažādas lietas - studiju virziena akreditācija un studiju programmas, tātad īstenošanas laiks. Tā kā, ja mēs arī vēlamies šajā vides virzienā startēt, tad līdz 17. gadam programma ir arī akreditēta. Runājot par augstskolu kopumā, par mūsu studiju programmām, gribu uzsvērt, ka pēdējos gados līdz ar šiem notikumiem saistībā ar augstākās izglītības, kā mēs sakām, telpas sakārtošanu, vairāk uzmanību mēs esam centušies pievērst vairākām lietām. Pirmā tā ir, kā vienmēr mums ir bijis, tomēr domāt par studiju programmu kvalitātes kaut kādām tādām jaunām lietām, ko mēs varētu piedāvāt nākošajiem topošajiem studentiem, kas ir radies kopumā ar darba devējiem. Ja, viņi ir tie bijuši, kuri ir pateikuši, ka mums vajadzētu vairāk pievērst uzmanību tam. Rezultātā mūsu programmās, kas tiks jums arī prezentēts, tātad ir iespēja izvēlēties dažādus studiju virzienus. Viena un tā pati programma, bet vairākas izvēles iespējas. Piedāvājam, ka šī izvēle notika pēc 1. gada. 1. gadā mēs tādas kopīgas lietas, un pēc tam pēc 1. gada lielākoties mēs varam izvēlēties, kas tad ir tas īstais. Ja? Jo ļoti svarīgi, manuprāt, uzsākot šīs studijas augstākajā izglītībā, mēģināt to savu mērķi atrast. Kāpēc? Ja? Kāpēc es tieši izvēlos šo lietu? Un tādēļ arī tas kvalitātes rādītājs, ko mēs augstskolā esam runājuši, tie ir, ka mēs
mēģinām jau arvien precīzāk definēt saucamos studiju rezultātus. Kas tad beigās būs? Ja, ko es iegūšu, kādas prasmes, kādas iesmas, vai tās ir tieši tās, ko es vēlos saņemt. Ja? Un ar tām jūs varat arī savās gan šodien mēģināt noskaidrot, gan arī mājaslapā, jo droši vien tās ir arī tādas lietas, kas jāpārlasa. Tās arī var tām iepazīties un mēģināt tās tad arī studiju laikā izvēloties, ja, meklēt arī citās augstskolās, ne jau visi jūs uzreiz būsiet šeit Liepājā, ja, tad atrast atbildi uz jautājumu, tādēļ arī mums šajā logo bija atslēgta vai izaugsmē, ja šo atslēgu, ja, tas būs tas jūsu. Tad mazliet par tādām jauninājumiem mūsu studiju procesā nākošā gadā. Tātad no šīm 34 programmām 5 programmas tiek piedāvātas arī angļu valodā. Ja, tātad no vienas puses tas ir domāts ārvalstu studējošiem, bet tā pašā laikā arī, kā saka, Latvijas pilsoņi var studēt šajās programmās. Tās kā atsevišķas programmas, varbūt pat atsevišķas grupas. Ja, tātad tā ir viena darbības veids. Otrs tāds jauninājums mums arī nākošā gadā ir tas, ka mēs 2 programmām, tā ir turisma vadība programma un mākslas jomas programma. Fotomākslu piedāvājam ne tikai dienas studijas, bet arī vakar studijas, bet tās ir pilnu laika vakar studijas. Tātad, ja es vēlos savienot darbu kopā ar studijām, ja, tad būtu iespējams arī studēt vakaros, sākot no 6:00, kas ir katru dienu no 6 līdz 10 un 2 reizes gadā, nevis gadā, bet mēnesī arī pa sestdienām, pilnu sestdienu. Ja, tātad, bet tad ir iespējas no rīta arī mazliet pastrādāt. Atkal viena mums ir dota iespēja. Esam saskaitījuši kontaktstundas, domājot par to, lai tā kvalitāte nezaudētu, ja, dienā un vakarā studējot. Tātad tās ir tādas divas jaunas novitātes mūsu studiju darbā. Jā, kaut kas tur tālāk. Ja, tātad redzam. Pašlaik, pēc statistikas kopumā, jau teicu par studiju programmām, ja. Šeit uzņemam bakalaura, maģistra un doktora līmenī. Pieteikšanās tātad sākas visām programmām vienlaicīgi visās šajās programmās. Protams, pamatstudijās ir kā vienotā pieteikšanās jau no nākošās nedēļas, bet pēc tam no 8. datuma jau pieteikšanās ir uz visām studiju programmām, ierodoties jau konkrēti universitātes lielajā ēkā. Ja? Tātad šajā ēkā ne, bet lielajā ēkā. Redzam, studentu skaits ap 2000, budžeta vietas. Ja? Tātad tas ir uz šo brīdi, protams, vēl semestrs līdz 30. noslēdzas semestrs, un pēc tam skatāmies, kādi ir rezultāti, cik daudz studenti varbūt kaut ko ir mainījuši, tad arī šīs budžeta vietas mēs pieplusojam klāt arī pēc tam uz uzņemšanas skaitļiem. Tad vienlaikus arī būtu labi, ja mēs uzņemšanas laikā mēģinātu jau arī tagad piesakoties uz vairākām šīm prioritātēm, gan pierakstīties, gan arī uz budžetvietām un maksas vietām. Ja, jo, ja kaut kur varbūt nepaveicis, varbūt es tieku it kā šajā maksas vietā, bet tai pašā laikā kāds atkal ir kādu citu augstskolu izvēlējies, un man šī maksas vieta pārvērš par budžeta vietu. Un tālāk par ārpus studiju aktivitātēm, es domāju, ka varbūt studenti padomi vairāk pastāstīs. Ja kādi jautājumi, tepat arī būšu, tā kā uzklausīšu. Paldies, lai mums laimīga, priecīga šī diena. Paldies prorektorai Ilmēnai. Manai tagad vēlos aicināt dekānu Māru Zeltiņu pastāstīt par studijām Dabas un sociālo zinātņu fakultātē. Un atgādinu jums sekot līdzi, jo varbūt kaut kas noderēs priekš spēles iepazīst Liepājas universitāti. Sveicieni no Dabas un sociālo zinātņu fakultātes.
mūsu fakultātē nodarbības notiek citās ēkās, lielajā ēkā, kurā šobrīd notiek renovācija un Valdemāra ielā, bet mums ir prieks būt arī šajā skaistajā ēkā un iepazīstināt jūs ar mūsu piedāvājumu. Tad es pavisam īsi izstāstīšu par šīm divām jomām, tā kā fakultātes nosaukumā ir divi vārdi, tā arī ir sagrupēts mūsu piedāvājums. Un vispirms par piedāvājumu pamatstudijās, dabas zinātnēs un informācijas tehnoloģijās. Tātad šeit ir gan akadēmiskas studiju programmas, gan 3-gadīgas, gan 4-gadīgas profesionālās studiju programmas. Un jums ir iespēja izvēlēties, vai nu jūs vairāk interesē klasiskās dabas zinātnes, dabas likumsakarības, modelēšana, eksperimenti. Tad mēs piedāvājam programmas matemātika un fizika. Tās ir akadēmiskās bakalaura programmas. Un savukārt, ja mēs skatāmies, ir divi nosaukumi - datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas. Tas ir piedāvājums jums, ja jūs interesē programmēšana, dažādo lietojumu programmu izstrāde, aplikāciju izstrāde, bet programmēšana tādā nopietnā līmenī. Tad datorzinātnes ir 3-gadīga akadēmiskā programma, informācijas tehnoloģija ir 4-gadīga profesionālā programma, kurā absolvējot iegūst gan grādu, gan ir iespējas izvēlēties arī kvalifikāciju. Tātad jaunums šajā grupā ir mekatronika, profesionālā bakalaura programma, kur šovasar to mēs piedāvājam pirmo reizi un gaidām studentus. Un jūs redzat, ka zem programmas nosaukumu vairākām programmām ir vēl apakšnosaukumi, tās ir tās izvēles iespējas izvēlēties specializācijas virzienu. Saīsināt sakot, vides programma ir tāda starpdisciplināra programma, kur viens virziens ir saistīts ar vadību un pārvaldību, otrs virziens ir saistīts ar vides inženieriju un pamatā ar atjaunojamajiem energoresursiem. Un tad šajā programmu grupā ir tās prorektoras pieminētās programmas, kuras tiek piedāvāts arī angļu valodā, un tā ir fizika, datorzinātnes un informācijas tehnoloģija. Otra programmu grupa, ko mēs nosacīti saucam par vadības programmām, un arī programmu nosaukumos ir šis vārds vadība, bet mēs redzam, ka to savu karjeru vadītāju kvalifikācijas ieguvēji jūs varat izvēlēties atkarībā no jūsu interesēm, vai tas ir bizness un organizācija. Arī šeit visās programmās ir specializācija iespējas un biznesa un organizācijas vadības programmā vienā virzienā loģistika ir sadarbība ar Bredes universitāti, kur ir iespējas turpināt studijas pēc pirmā kursa. Kultūras vadība ir ar vienu virzienu, komunikācijas vadība ar vairākiem virzieniem, un jaunums šajā grupā ir pilnveidotā programma turisma vadība un rekreācija, kas ir papildināta ar diviem jauniem specializācijas virzieniem šobrīd attīstībai aktuāliem veselības turismas un radošās industrijas turismā. Tāpat mēs piedāvājam augstākā līmeņa studijas, kas ir viena tātad saistīta ar informācijas tehnoloģijām, otra saistīta ar vadības zinībām, un ir arī doktorantūra, e-studiju tehnoloģijas un pārvaldība. Nu, un sīkāk par šo piedāvājumu, tad jūs varēsiet uzzināt šeit telpā, būs divi datori, tas, kas ir pa kreisi pie durvīm, tur būs par programmām pirmajā nosauktajā jomā, dabas zinātnes un informācijas tehnoloģijas, dziļāka auditorijā ir otrs dators, tur tātad par sociālo zinātņu jomu, bet tad iespējams, ka jūs interesē gan tas, tad mēs labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Yes. Par studijām humanitāro mākslas zinātņu fakultātē aicināšu pastāstīt dekānu Zāni Gulbini. Labdien! Arī es priecājos sveikt visus klātesošos, jo īpaši tāpēc, ka mēs šodien atrodamies humanitāro mākslas zinātņu fakultātes telpās.
Mūsu fakultāte ir īpaši ar to, ka studijas notiek 3 liepa ēkās, gan šajā ēkā, gan arī Kuršu ielā, gan arī Lielajā ielā. Un tad es jums pastāstīšu par to, kādas studiju programmas ir iespējams apgūt studējot mūsu fakultātē. Tāpat kā pārējās fakultātēs, arī mēs realizējam 2 studiju virzienus, un tie ir valodu un kultūras studijas un mākslas. Un realizējam arī visu 3 līmeņu studiju programmas, gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora līmeņu studiju programmas. Un šeit jūs slaidā redzat mūsu pamatstudiju programmas, kur sākumā ir valodu un kultūras studiju virzienu programmas, un zemāk arī mākslas virzienu programmas. Tātad, ja jūs interesē valodu studijas, literatūras, kultūras studijas, tad jūs varat izvēlēties vienu no šīm studiju programmām, tad ir baltu filoloģija un kultūra, kur jūs padziļināti tādā akadēmiskā līmenī apgūst latviešu valodu un apgūst arī lietuviešu valodu, pie kam lietuviešu valodas apguve jums palīdzēs pasniedzēji no Lietuvas, un kā arī ir iespēja braukt uz Klaipēdas universitāti un kādu brīdi pavadīt arī tur šajā vidē. Savukārt, studējot programmā Eiropas valodu un kultūras studijas, jūs redzat, ir vairāk studiju virzieni, tad ir 3 studiju virzieni, un jūs apgūstat 2 svešvalodas, angļu, pamatā ir angļu valodas apguve, un tad attiecīgi franču, vācu, krievu valodu un kultūras apguve. Abas šīs programmas ir 3-gadīgas programmas, tad tās ir akadēmiskās bakalaura studiju programmas, pēc kuru pabeigšanas jūs varat domāt par tālākajām maģistra studijām, vai protams, jums ir arī iespēja apgūtās prasmes, iemaņas, zināšanas izmantot arī profesionālajā darbībā. Tālāk pamatstudiju līmenī tad piedāvājums mākslas programmas, un tad redzam, programmu dizains ir profesionālā bakalaura studiju programma, tātad tās apgūst rezultātā jūs iegūstat gan bakalaura grādu, gan arī kvalifikāciju. Un atkarībā no virziena izvēles, tas būtu datora dizains, interjera dizains vai produktu dizains, jūs arī iegūstat attiecīgu kvalifikāciju. Maģistra, un tad arī ir bakalaura līmenī jauno mēdīju māksla programma, kura šāda veida programma Latvijā tika realizēta pirmo reizi. Tagad jau tādas ir arī par kādai parādījušās citviet Latvijā, bet tomēr mēs esam saglabājuši savu tādu īpašo nišu. Tad arī šī ir akadēmiska programma, 3-gadīga programma. Un programma fotomāksla, tad mūsu jaunums, kurš jau tika pieteikts, tad programma tikko arī tika akreditēta programma, tad profesionālā programma, un tad jaunums piedāvājam šo programmu apgūt vakara studiju formā. Un tālāk turpinājumā es gribētu pastāstīt par magistrantūras iespējām. Tad valoda un kultūras studiju virzienā redzam, ir 2 maģistra studiju programmas, tās ir abas akadēmiskās maģistra studiju programmas, latviešu filoloģija, kurā ir 2 virzieni, latviešu valoda un latviešu literatūra, un rakstniecības studijas. Programmas programma ilgums ir 2 gadi. Un šīs ir programmas, kuras savā ziņā ir kaut kādā ziņā ļoti līdzīgas, kaut kādā ziņā arī ļoti atšķirīgas. Jo studējot latviešu filoloģiju, mēs vairāk apgūstam tiešām akadēmiskās pētniecības prasmes. Savukārt rakstniecības studijās šīs akadēmiskās pētniecības prasmes ir savienotas ar radošo prasmi apgūvi. Tātad šī ir programma, kurā ir arī tāda studiju kursi kā radošās rakstīšanas pamati dažādos rakstniecības veidos, man gribētos teikt tā, jo tā nav tikai literatūra. Tad rakstniecība tiek uztvērta šajā programmā ļoti plašā izpratnē. Un savukārt mākslas jomā tad arī mums ir divas maģistra studiju programmas, un tā ir profesionālā maģistra studiju programma māksla, arī 2-gadīga studiju programma un akadēmiskā maģistra studiju programma jauno mēdīju māksla. Un arī šajās programmās ir kaut kas līdzīgs un kaut kas izteikti atšķirīgs. Tad vienā gadījumā varbūt vairāk tā tradicionālā mākslas apguve,
un savu radošo prasmu izkopšanu. Otrā gadījumā tās ir tiešām tādas inovācijas mākslas jomā. Un arī doktorantūras līmenī piedāvājam tālāk studijas, tātad, par ko droši vien var domāt šodien, un jau mēģināt prognozēt, ko jūs varētu gribēt tālākā nākotnē. Un tad abos studiju virzienu ir gan valodniecības studiju, padziļināti, lingvistikas jautājumu izzināšana, gan arī jauno mediju mākslas programmu. Tad paldies šodien par uzklausīšanu un vēl, runājot par to, kur jūs varat uzzināt dziļāk un plašāk par šīm studiju programmām, tātad par valodu un kultūras studiju virzienu. Mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem un arī plašāk jūs iepazīstināsim tāpat 201. auditorijā. Un savukārt par mākslas virzienu programmām interesēties jūs varat doties tāpat šajā ēkā. Pagrabstāvā ir jauno mediju mākslas programmu telpas, un tad arī varēsiet visu sīkāk uzzināt. Lai jums laba izvēle! Mazai atslodzē aicinām ar savu priekšnesu Vaidu Dēķeri, maģistra studiju programmas rakstniecības studijas 1. kursa studenti.